Mēs mūsu laikos no rīta līdz vakaram sēdējam universitātē, un tagad bērni tur tikai dažas dienas pavadā, kā tā pa izglītību, un varbūt arī veidojas tas priekšstats, kura pamatā man šķiet ir divas lielas kļūdas. Pirmā, ka jāstrādā no rīta līdz vakaram, lai sasniegtu rezultātu. Jautājums par to nevis cik ilgi tu strādā, bet kāda ir tā kvalitāte. Ja? Un otrais moments ir saistīts ar to, ka tik tiešām, es atceros vēl manos laikos, mēs vienkārši klausījāmies, ko lektors saka, un rakstījām. Jā. Tie pieraksti mūsdienas vairs nav vajadzīgi, jo visa informācija tik tiešām ir strukturēta virtuālajā vidē, kur students var tos materiālus ieraudzīt. Tur bieži vien jau ir pirms ierakstītas lekcijas, tur ir kaut kādi raksti, tur ir kaut kāda analītika, un ar to visu iepazīstos students atnāk uz nodarbībām, un tik tiešām, kā jūs pareizi teicat, mācās risināt, mācās diskutēt.